rezultāti, brīvostas darba rezultāti 5 mēnešos. Plānotais apjoms šobrīd pārsniedz par 1,7 miljoniem tonu. Protams, tos kravas piesaista ne brīvostas pārvalde, bet ne termināli. Jāsaka, ka uztrauc tas, ka slikti strādājas Event bunkers. Tur kravu apgrozījums samazinājies gandrīz par 20%. Tāpat arī būtisks kravu apgrozījuma kritums Ventspils tirniecības ostā. 60% no iepriekšējā gada līmeņa tikai. Abas šīs kompānijas vada starptautiskais blēdis Ostaps Benders. Vēl ir vārds viņam Rudolfs Meronis. Un Ventspils gaļu termināls 5 mēnešos ir ļoti sekmīgi strādājis pēdiņās. Pārkrauti 0 tonnas. 0 tonnas, bet viņi ar visām varēm grib būvēt it kā otro kārtu, lai arī iedzīvotāji tam iebilst. Jauda viņiem 1,5 miljonu tonnas. Viņi 0 pārkraujuši, viņi vēl grib būvēt otro kārtu. Manā loģikā kaut kā neiet kopā gali, bet viņiem ir kaut kāda sava īpaša loģika.